Šodien Rīgas domē viesojās galvenais Krievijas salteits, kas ir atbraucis no Viļikiju-Ustjugas pilsētas un kas apmeklē Rīgu pirms jaunā gada. Viņš šodien tieks ar Rīgas mēru un bērniem no sociālajiem centriem. Здравствуйте, здравствуйте, чада мои ненаглядные, девчонки, мальчишки, здравствуйте. Bet šoreiz mēs speciāli viņu gaidām, jo mums ir īpaši ciemiņi bērni no sociālajiem centriem. Šodien Rīgas doma piedalās ap 60 bērniem. Bērni tikās ar salatēvu, spēlēja rotaļas, dziedāja dziesmas un saņēma dāvanas no salatēva. Tas ir sakarā ar to, ka tuvojās jaunais gads un salatēvs ir jaunā gada simbols. Maskavas nams, kas ir Maskavas kultūras un darījuma centrs, mūsu partneri, organizēja šo tikšanos. Salavēcis no Viļikiju-Ustjug brauc jau 6. gadu uz Latviju. Katru gadu bērni no Latvijas brauc uz viņas dzimšanas dienas, kas notiek 18. novembrī Viļikiju-Ustjuga. Tieši tā. Un Latviju pārstāv Lačplēsis un Laima. Un pēc tam viņš brauc uz Latviju. Mēs jau bijām Liepājā, kur viņš brauc pa pilsētu un visi viņu apsveica. Pēc tam viņš bija Olimpiskā centrā, tur bija eglīte. Trešu reizi viņš satīkās ar Rīgas mēra. Pirmo reizi mēs bijām, kad Rīgas domes priekšsēdētājs bija Aksionaka kungs. Pagājušajā reizi viņš satikās jau ar mēru Nīlu Ušakovu un šodien arī.